Ar starptautisku konferenci par reģionālās politikas labo praksi Eiropas valstīs noslēdzās vairāk kā mēnesi ilgušais diskusiju fórums Tavā varā, kurā visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvji diskutēja par to, kā Zemgales, Latgales, Rīgas, Kurzemes un Vidzemes reģioni dzīvos rīt. Ikvienai Latvijas pašvaldībai vienmēr bijis aktuāls jautājums par Eiropas Savienības fondu apguvi un investīciju piesaisti. Nevelti reģionālajos fórumos tieši jautājums par finanšu piesaistes kārtību nākamajā plānošanas periodā raisīja viskarstākās diskusijas. Ir absolūti nepieciešams šobrīd uzsākt ļoti aktīvu darbu pie nākamā perioda plānošanas, tieši iesaistot šajā darbā reģionus un visus tos, kas saņem šo Eiropas Savienības finansējumu. Jo tas nav nekāds noslēpums, ka varbūt esošajā periodā bieži vien šī naudas izmantošana nav bijusi pakārtota tādu, teiksim, valsts vai reģiona attīstības mērķu sasniegšanai, bet vairāk viņi ir bijusi balstīti uz tādu finanšu absorpciju. Ja? Un tas ir tas, ko mēs noteikti negribam nākamajā periodā pieļaut. Mēs gribam, lai šīs Eiropas investīcijas tieši būtu pakārtotas valsts un reģionu attīstības mērķiem. Kādas jomas nākamajā plānošanas periodā īsti būs prioritāras Eiropas attīstības fonda finansējuma saņemšanai un kuras jomas katrā reģionā būtu attīstāmas? Ir skaidrs, ka mums ļoti svarīgi viss, kas saistīts infrastruktūru, gan ceļi, gan dažādas citas artērijas, gan dzelzceļš, gan ostas un loģistikas parki. Tā ir viena joma, kas ļoti svarīga. Tas ir visos reģionos patiesībā iedīgi. Tāpat mēs redzam, ka arī apstrādes rūpniecībā ir ļoti labs potenciāls. Un tur arī visā Latvijā mēs varam atrast tās nozares. Manuprāt, viss ir jābalsta tiem resursiem un sasniegumiem, kas jau mums ir. Diskusijas reģionālajos fórumos ir apliecinājušas, ka ilgtspējīgas reģionālās politikas veidošanai nākotnē izvēlēts pareizais virziens. Savukārt vides un reģionālās attīstības ministrs saka, atslēgas vārds veiksmīgai reģionālai politikai ir decentralizācija un pašvaldību pašnoteikšanās tiesību stiprināšana. Tas ir jau zināmā mērā pierādīts iepriekšējā plānošanas periodā, ka pašvaldībām ir ļoti kvalitatīvas, augsta līmeņa un arī starptautiski labu novērtējumu guvušas attīstības stratēģijas, kur pie pašvaldībām brauc cilvēki no citām pašvaldībām pat ārzemēs un iepazīstās ar viņu stratēģiju un atzīstās par labām esošām. Un tas ir tas, ko jūs panākat. Ja jūs dodat cilvēkiem lielākas iespējas pašiem rīkoties, viņi pret to izturās ar lielāku atbildību un tas rezultāts visiem ir labāks. Reģionu izaugsmes fóruma Tavā varā diskusijās demonstrētās prezentācijas un materiāli atrodami fóruma interneta mājaslapā www.tavavara.lv.